interesanta doma, un tās dziesmu tēmas, viņas nav tās mierīgākās, jā, nav reps par Coca-Cola vai saldējumi jau uz ielas, bet ir par kaut ko varbūt pat interesantāk, varbūt pat tādu, par ko nāktos aizdomāties nedaudz vairāk, nekā mēs to darām jau šobrīd. Noķēr kaut kādu īpašu noskaņojumu. Es tur stāstīju tiešām, tā kā tikko būtu izlasījis pirmo reizi kaut dziļu Raņu dzejoli, ja, kurā ir tā neturamā kaut kā tā eiteriskā viela. Es nezinu, man viņa atnāca no šī albuma. Vai tev bija kaut kas tam līdzīgs, vai arī, teiksim, tev bija tikai tas, parastais saturiskais vēstījums, kas līdz tevim tika? Ņemsim vērā, ka es to dzirdēju pirmo reizi, jā, un pirmie 3 klausījumi ir tieši tās pirmās 3 dziesmas. Es labprāt noklausītos visu relīzi, lai es uztvertu to pilno domu, bet tāds pirmais vilnis, kas man pārnāca pāri, es teikšu, ka ļoti tāds tīri ok vilnis salīdzinoši, jo ir kaut kāds ir tas savs vilnis, ir tas savs veids, kā viņi tam ir piegājuši, un tas man arī uzrunāja. Es domāju, ka arī kāds klausītāji noteikti tieši tāpat arī uzrunāja. Tas kā? Īpaši. Starp citu, es sazinājos ar vēl vienu latviešu džeku, kurš arī dzīvo Anglijā, un viņš vairāk pazīstams ar savu vārdu Data Concept. Oriģināli viņš ir no Bauskas, un tā vairāk uzmanību viņš sev pievērst, ka viņš bija uztaisījis, aizmiršu kurai, bet vienai no Anča un Oriolas dziesmām, no himnām tieši viņš bija uztaisījis remix, un tad viņš tā forši parotēja arī vakar kvartālā, parotēja un paskanēja, un cilvēkiem patika. Un tagad viņš ir ierakstījis, nomāsterējis, noproducējis gabalu, un šī viena bīta, viens pants ir latviešu džekam, kurš to dara angliski, jā. Un otrs pants ir džekam no Zulu. Jā. Wow! Jā. Wow! Tas, kas notiek Anglijā. Redz kā. Nav tā, ka gluži džeki aizbrauc un tikai strādā. Notiek dažādi eksperimenti, gan ar skaņu, gan ar viesmāksliniekiem. Nenojās, kuru vēl varētu atrast latviešu džeku, kurš rapo kopā ar jaunieti no valsts Zulu. Un kad tu vispār brīvi staigājot pa Latviju izdomās, ko Zulu dara, kā viņiem veicas. Vot tā. Es nezinu, man nav nejausmas, kā ir jāizdzīvojās, līdz tādai domai. Līdz tai dziesmai mēs tiksim raidījumu gaitā, un tā kā noteikti palieciet kopā ar mums. Un katrā ziņā, manuprāt, šis ir ļoti labs pavērsiens tam, kas notiek ārpus Latvijas.